Esiet sveicināti Latvijas lūkšanu tīkla raidījumā Lūkšanai ir spēks. Šajā reizē es būšu atkal Artūrs Riščonoks, un man ir prieks, ka šajā reizē ir Nora. Sveika, Nora, lai Dievs tevi svētī, man prieks redzēt. Un kad mums rodās arvien jauni cilvēki, kas grib apliecināt, kas grib stāstīt par to, ko Dievs dara viņu dzīvēs. Sestdien, tad 2 dienas atpakaļ mums bija Latvijas lūkšanu tīkla 2 gadu jubilejas svētku dievkalpojums, un man nāk prātā, kā viena māsa, kas sveica mūs šajos svētkos, viņu minēja kādu rakstu vietu no Jēkaba vēstules. Ja starp jums kāds ir cietējis, tas lai attaicina draudzes vecais, lai lūdz Dievu svaida reļņu, un tas kļūs vesels. Un vai tu esi piedzīvojis savā dzīvē, Nora, varbūt tu pati personīgi, kad par tevi lūdz, un tu kļūsti veseli, tieši tajā pašā mirklī, vai tu esi redzējis, ka kāds cilvēks tev blakus, kāds tūs cilvēks, un tu redzi, ka Dievs pagodina savu vārdu, un ka viņš tieši tajā pašā brīdī kļūst vesels, jo, kāpēc to jautāju, mēs lasām evaņģēlijos Bībelē, dažādās vietās Jēzus, viņš lūdz par slimajiem, un viņi kļūst tajā pašā brīdī veseli, tajā pašā stundā, vai tu esi piedzīvojis to savā dzīvē? Piedzīvots ir ļoti daudz, bet tagad tāds uzreiz tā spilgti atceros pati sevi, kad kādu vakaru lūdzām pie māsas un brāļa mājās, un man bija liels problēmas ar veselību, un mēs aizgājām gulēt, un pagāja kāds mirklis, un es guļu un jūtu, kad es pamodos, vienkārši uzrāvos no miega, un jūtu, kad vienkārši kāds tā pieskarās pat no papēžiem līdz pat lēnām tā iet pa manu ķermeni. Es domāju, es guļu un domāju, ko man darīt, vai man skriet pie māsas un brāļi teikt, kas man notic, bet es domāju, bet ir taču pusnakts, un kur es skriešu, jā, un es tur pat nometos uz ceļiem pie gultiņas un pateicos, jā, no tā brīža man vairs tā nekad nav bijis kā bija. Slavu Dievam, redzi, tev pat bija tāds gadījums, kad nebija neviens starpnieka. Cilvēks, mēs redzam, jo tieši citē to vietu, jā, ne no Bībeles, bet ar saviem vārdiem, kad mēs attaicinām kādu cilvēku, jā, kāds lūdz, bet tev tieši bija šis piedzīvojums, ka tu tikai ar Dievu tajā pašā brīdī, un nebija varbūt pat tāds iespējas, ka kāds varbūt atnāktu, jā, un varbūt tu tajā brīdī pat nejūtīji, kā teikt, tādu, nebija nekāds tāds sajūts, ka vajadzētu, jā, tu vienkārši. Un tas, man liekas, ir pats svarīgākais, ka mēs esam pilnīgi tādā paļāvībā uz Dievu. Nevis, ka mēs ejam meklējam cilvēku, bet ka mēs nākam vispirms pie Dieva. Tu zini, ka tas ir viņš. Jā. Kāpēc tu sāki lūgt? Kāpēc tu vispār lūdz? It kā muļķīgs jautājums, jā, bet, teikšu tā, ir tik daudz kristiešu, kas to nedara. Un tā īsti nekad arī nav iesākuši to darīt. Kāpēc tu lūdz? Es saprotu, ka šajā raidījumā mēs nevaram izstāstīt visu dzīvi un visas lietas, kas ar maniem ir notikuši, un kā Dievs ir pagodinājis savu vārdu manā dzīvē, un bijis vienmēr tik reāli daudz reizes tik klāt, ja, kad pirmkārt man nav šaubu par to, kas notiek ar manu dzīvi, ar mani. Kāpēc es sāku lūgt? Es vienkārši nevaru iedomāties, kā var nezemoties tā kunga priekšā. Es nevaru to vienkārši, tā ir neatņemama sastāvdaļa. Jā, to nevar, jebkur tu ej, viņš vienkārši nospiež tev pie zemes, un tu ar pateicību, tādu pateicību, tu dari par to žēlstību, ko viņš ir izdarījis. Ja. Tu vienkārši, tas ir pats par sevi saprotams, ja? Kā priekšā tu zemojies, un ka tev ir jāpazemojās. Tas ir elementāri, vienkārši elementāri. Droši vien, jā, es minēju, ka ir kristieši, kas to nedara. Droši vien viņi nav piedzīvojuši īsti patiesu Dievu savā dzīvē. Es domāju, ka jā, un es saku vēlreiz, ja, ka ar man bijuši daudzas lietas, ja, ļoti nopietnas lietas, kā Dievs ir pagodinājies. Varbūt tas ir tas, ka viņš man ir atklājies tik īpaši, ja,
ka es vienkārši zinu, kas ir kas, jā. Un varbūt tāpēc ir citiem grūti, jo arī ar ticības lietām, tāpēc, kad ar lūkšanas lietām, ja viņi kaut ko nesajūt, jā, vai viņi nav kaut ko izmanījuši, jā, tad viņiem tas ir grūti tomēr, grūti paņemt, jā, priekš savas dzīves tik reāli, jā. Dievs ir man žēlojis šajā jomā. Jā, zinot tad, tavu dzīves stāstu, noteikti tas jau vien tevi ir vedis tuvu Dievam, un kā tu minēji, jā, varbūt vienam otram nebūs tādu piedzīvumu viņa dzīvē, un varbūt tā lūkšana dzīve būs grūtāka, jā, jo viņš varbūt nav īsti neko tādu piedzīvojis, bet zinot to, kam tu esi gājis cauri, tas jau vien tevi ir vilcis pie Dieva. Un tas jau vien tev, kā teikt, liek, padoties viņam pilnībā, jā. Vai tu redzi savā dzīvē, tādas garīgas izmaiņas? Cik tu esi gadus Dievu bērns? Es pilnu 23, jau soļoju 24. gadā, jā. Diezgan daudz, jā. Jā. Un pilngadība jau ir, vai ne? Jā. Un noteikti, ilgs laiks ir pagājis. Noteikti tu varētu mazliet pastāstīt, droši vien tu augus, nav tā, ka tu esi sākumā, vai ne? Dievs ir vadījis, Dievs ir nesis, Dievs ir atklājis, Dievs ir mācījis, Dievs ir rādījis. Kā tu to šajā brīdī, komentētu, Teikšu tā, jā, sākumā Dievs strādāja pie tādām redzamām lietām, jā, no kā man bija jātiek vaļā, tad salīdzinot ar to laiku pašā ticības sākumā un ar tagadējo laiku, tad es saprotu, ka Dievs ved tik dziļi, ka tev vairs daudz lietas nesāp, ja? Tās, kas ķērās aiz sirds, un tāpat viņš ved vēl dziļāk, ka viņš iztīra, tagad tā strādā pie sirds, ja? Kad tiešām gribās visu iztīrīt, visu izmest ārā, lai tur paliek tīri tikai viņa klātbūtne, viņš. Ja? Un nekas vairāk. Es vienkārši slāpstu pēc tā, es ilgojos pēc tā. Ja? Tāda ir man dzīve. Ja? Protams, ir izmaiņas, Dievs darbojās. Jā. Noteikti, kad ja mēs pavadām laiku ar Dievu, tad tur Dieva klātbūtnē Dievs sāk darīt kaut kādas reformas mūsu sirdī. Notiek, un diemžēl tik daudz nav piedzīvojuši Dievu klātbūtni, kā tu arī sākumā minēji, ja? Kad cilvēki varbūt to nav piedzīvojuši, un viņi īsti nevar saprast, kas tad ir tas lūkšanas spēks, kas ir klātbūtne. Citiem vispār Dievu klātbūtne ir sveša, jo viņi vispār to nav piedzīvojuši, ja? Bet cik es personīgi saprotu to, ka cik ļoti svarīgi ir lūkšanas laikā, tu arī minēji, ne tikai lūkšanas laikā, bet visā savā ticības dzīvē redzēt to, ka Dievs kaut ko dara tavā sirdī, ka notiek kaut kādas izmaiņas, reālas izmaiņas, jo droši vien būtu veltīgi, ka mēs nokrītam Dievu priekšā uz ceļiem, pavadam laiku ar Dievu kaut kādu laiku, jā, un tas varbūt notiek regulāri, un nekas nenotiek. Mūsu iekšējā cilvēkā, jā. Un tāpēc es tā saprotu, tas ir ļoti, ļoti svarīgs moments. Un runājot tālāk par lūkšanu, kas tavuprāt ir iestāšanās lūkšana? 23 gadu, tu sacīji, ja esi Dieva bērns jau, noteikti, ka tev ir bijuši dzīvē tādi brīži, ka Dievs varbūt ir licis tavā dzīvē kaut kādus konkrētus cilvēkus, varbūt ir bijuši kaut konkrēti apstākļi, kad tev ir nācies, iestāties. Jā, varbūt tu varētu mazliet pastāstīt par šo. Tie arī nav maz. Tie arī nav maz un ir, atceros, protams, viņi ir vairāki. Vienu slimu puisīti, viņš vairs nebija tik puisīts, bet viņš bija invalīds puisīts, un māte paaicināja man pasēdēt pie viņa, tad, kad viņa apkopa mājas soli,
un kādreiz dzīvoja laukos, un viņai bija lopa, un bija jāiet izdarīt savu darbu, savu pienākumu, un man bija jāpasēž pie viņa, jo viņš bija uz gultas jau tajā brīdī. Bet līdz tam viņš vienmēr, tad, kad pie mums brauc ticīgie brāļi un māsas, viņš daudz ar mums bija kopā. Viņš vienmēr bija klāt, viņš dzirdēja Dievu vārdu, viņš dzirdēja dziesmas, ka mēs dziedam, un tas viņu pacēla. Un tādā brīdī, tad, kad viņš jau tā kā gāja mājās, neviens mums netraucēja. Es viņam lūdzu, saku, Dzintariņ, pielūgsim Dievu. Es saku, tu atkārto man līdzi. Un viņš ar tādu prieku to izdarīja. Viņš pieņēma tādā brīdī Jēzus Kristu kā savu glābēju un pestītāju. Es domāju, ka mums dzīvē katram vienam ir dot iespēju liecināt, būt līdzās cilvēkiem un cīnīties par viņu dzīvēm, cīnīties, lai viņi ir nonāk Dieva rokās. Un, es esmu pilnīgi pārliecināta, un es zinu, ka Dzintariņš aizgāja pilnīgā mierā un ir pie tēva mājās. Tas ir viens, ir arī, protams, ilgāki brīži, kad es esmu lūgusi ilgus gadus par savu vīru, cienījusies, un ir bijuši ļoti grūti brīži, asaras, reizēm arī rakstura straujums, jā, bet gala rezultāts bija labs. Toreiz Dievs mums deva 2 gadu atpakaļ, jau gandrīz viņš deva mums laiku visai ģimenei izlīdzināties. Un tad tādā brīdī, tad, kad tu lūdz piedošanu un kad viņš lūdz piedošanu, es pilnīgi, izjūtu, debesis ir atvērts. Es nekad nebiju saņēmusi no tā kunga tādu piedošanas mieru, tādu spēku, tieši no augšas, viņš pilnīgi plūda, ja? Un mēs tā abi sapratām, ja? Un es zinu, ka viņš ir mājās pie tēva. Es vienkārši zinu, tāpēc, kad viņš bija ļoti smagi slims pēdējās nedēļas, tad es vaktējot viņu istabiņā gāju un uzvaktēju viņu, vai viņam kā nevajag, tad es dzirdēju, ejot pie viņa, dzirdēju, ka viņš sarunājās ar Jēzu. Es apstājos, es netraucēju. Un tie ir brīži, kad tu dzirdi, un tad viss ir kārtībā. Es zinu, ka tas viss ir kārtībā, tāpēc, ka tas piedošanas brīdis tika dots viss dzīves garumā. Tad kā nesaņēma to, jā. Bet vienkārši vienā brīdī tas viss tiek paņemts prom, izdzēsta visa pagātne, kas tev bija sāpējis, un ir piedots. Jā, ir piedots, tāpēc ir jāpiedod, ir jātiecās pēc tā, ir jāmācās mīlēt. Lai arī tas mums bija pašā pēdējā brīdī, jā, tik īpaši un tik īsti, jā, tad es tagad to saprotu attiecībā uz citiem cilvēkiem. Dievs man ir arī manā sirdī kaut ko salauz, un es esmu daudz ko sapratusi. Jā, noteikti ir ļoti daudz tādu gadījumu, noteikti droši vien arī es pats esmu to piedzīvojis, ka reizēm gribās palikt tādā komforta zonā. Man ir labi, visi taču, visi kārtībā. Bet, ja mēs skatāmies rakstos, atkal un atkal Jēzus mums parāda ļoti daudz piemērus. Man ļoti spilgs gadījums ir Lācars, kur viņš iestājās. Liekas, ko tur iestāties, ko tu raudāt, kāpēc pārdzīvot Jēzus? Tu saki vienu vārdu, notiek zīmes un brīnumi, ja? Bet mēs redzam, viņš vairākas reizes raud. Viņš aiziet pie kapa tur un pārdzīvo un reizēm arī mēs skatāmies savā dzīvē, ir dažādi cilvēki, ja? Tie ir varbūt ļoti tuvu, kā jau minēja savu vīru arī, un ir tādi gadījumi, tiešām varbūt ir gadi, ja? Ka mēs, varbūt tā ir tāda, savu veidu nasta arī, kas ir uzlikta, ja? Bet
ka mēs dziļi jūtam visam tam līdzējam cauri, ja, kad mēs neesam vienaldzīgi, jo runājot par lūkšanu vispār, ja mēs runājam par lūkšanu, reizēm jau ir tā, ka, ja mēs runājam par iestāšanās lūkšanu, personīgi par iestāšanās lūkšanu, tad reizēm ir tā, ka, ja mēs saņemam lūkšanu vajadzību vai kāds piezvana no tuvākiem vai kā, un mēs saņemam un mums lūdz aizlūgt, jā, vai iestāties. Un reizēm ir tā, ka, ja tas ir mums ļoti tuvs cilvēks, ka mēs esam gatavi par viņu lūgt, tā, no sirds, jā, tāpēc, ka tas ir mums ļoti tuvs cilvēks, un mēs gribam, lai viņš būtu vesels, vai varbūt kāda cita problēma ir, bet es tā sevi reizēm piefiksēju, vai patiešām es iestājos arī par tādu cilvēku, kurus nemaz nepazīstu, jā, vai es spēju lūgt ar tādu iežēlu, ja, ka man patiešām gribās, varbūt viņš ir smagi slims. Mēs nesen lūdzām par kādu puisīti Artūru, ja. Nekas viņš man nav, ja. Bet tad, kad svētais gars ieliek tev sirdī kādu konkrētu cilvēku, tu pilnīgi izlēji visu sevi, ja, un tu pilnīgi, tu visu dod Dievam, ja. Tu liekas, neko nevari palīdzēt, ja, bet tu esi gatavs, kā teikt, lūgt, ilgi gaidīt un saņemt no Dieva, ja? Un mēs redzam, kāds ir rezultāts, ja? Dievs taču viņš redz sirdi, un laikam tā ir tā svarīgākā, ka tā mūsu attieksme, ar kādu attieksmi mēs nākam, ja? Un man patīk tas noslēgums, ja? Noteikti piedošanai ir mūžības vērtība. Jo, ja es saku, es jums esmu piedevis, Tēvs jums ir piedevis, kā tad jūs nepiedosiet, ja? Kā tad jūs nepiedosiet? Runājot tālāk par lūkšanu, tas varbūt vairāk ne tīri personiski, bet tīri, ja mēs runājam par draudzi, ja? Vai kristiešiem vajadzētu apmeklēt lūkšanas sapulces, lūkšanu dievkalpojumus, vai pietiek vien ar laiku ar Dievu, personīgu laiku ar Dievu, vai tomēr ir svarīgi arī, arī šos laikus izmantot? Teikšu tā, no sākuma, jau no paša savas ticības sākuma, dzīvojot laukos, es ilgojos būt svētdienā dievkalpojumos. Es ilgojos būt arvien biežāk. Es vēlreiz uzsveru, tā ir Dieva žēlstība, ka viņš manī šīs ilgas ir ielicis. Un tās mani vilka pamest visu to, kas ir laukos, kur es arī tika apsmieta un izsmieta un ko tu tur skries, kāpēc tu tur ies, ne, un tikai tāpēc tu tur ej, ja, tāpēc tu pamet visu māju, visu savu dzīvi, ja. Bet tās man ilgas bija, kad es arī saviem bērniem es tagad mācu, nekad nepiesieniet savu sirdi, nekam, ne vietai, ne kādām lietām, ejiet tur, kur Dievs vada. Un arī līdz ar to es nonācu Jelgavā un varēju būt biežāk uz lūkšanas sapulcēm, lūkšanas dievkalpojumiem, mājas grupā, cīnīties. Es vienkārši smēlu no tā visa. Es redzēju, kā Dievs darbojās, ja, kā Dievs strādā. Protams, ne tikai pie maniem mājas ļaudīm, bet arī ārpusē, ja, liecinot, runājot, dzīvojot tanīs, vienkārši nevar dzīvi iedomāties bez Dieva vairs. Un, kā tu saki, kad vai vajag, ja tu nekrās eļļu, ja tu nekrās šo eļļu, man nāk prātā, kur ir Mateja evaņģēlija 25. nodaļā par 10 jaunavām, ja, kur 5 nepaņēma šo eļļu, ja, viņš bija viņām pietrūka un 5 bija diezgan, ja, un viņas iegāja, ja, kad nāca tas kungs. Šie sapulču apmeklējumi, lūkšanas, viss, ko tik vien tu vari paņemt, būt kopā sadraudzībā ar brāļiem un māsām, tas ir spēks. Tas ir spēks. Nepavelti, ja es nodibināju draudzi, ja, pirmo draudzi, un tad, kad viņi bija kopā, tad nāca spēks. Ja? Ja? Es nesaku, ka arī tad, kad mēs vienatnē lūdzam, ka mēs esam savā kambarī, ja? Lūkšana kambarī, Dievs runā, ļoti runā. Bet tad, kad mēs esam kopā, mēs saņemam šo eļļu.
Svētā gara spēku. Ja? Un Dievvārds to apliecina. Un ja tu dzīvo pēc tās vēlreiz saku, ka tā ir žēlastība, kas man ir ielikta. Es nevaru runāt par citiem, es varu runāt par sevi, par tām ilgām, kas man ir. Ja? Tā ir visa man dzīve. Es aizēju šodien uz darbu, bet es zinu, kad es vakarā nākšu, es atkal varēšu lūgt, es atkal varēšu būt kopā, es atkal varēšu lasīt. Ja? Tas ir brīnišķīgi. Noteikti es ticu, ja cilvēkam viņam ir personīgas attiecības ar Dievu, viņš gribēs būt kopā ar ticības brāļiem, māsām, jo nepavēlti saka, viens nav cīnītājs, ja? Un mēs ejam cauri visdažādākām situācijām savā dzīvē, pārbaudījumu, grūtībām, un, protams, tas pamats ir mūsu personīgās attiecības ar Dievu, tas ir pamats, bet tajā pašā laikā, kā tu jau minēji, mums ir draudze, mums ir ticības brāļi, māsas, un es saprotu, ka tā ir milzīga Dieva žēlastība, kad mums šodien ir iespēja sanākt kopā, lai lūgtu, jo tas laiks, kas tev ir ar Dievu, tas ir personisks laiks, jā? Bet tad, kad mēs esam kopā, tas ir pavisam cits laiks, jā? Un es saprotu, ka tas ir laiks, kad mēs varam viens par otru lūgt, jā? Protams, mēs lūdzam arī savā lūgšanu kambarī, un tas ir ļoti svētīgi, ka mēs aizlūdzam cits par citu, jā? Bet tad, kad mēs esam klātienē, jā? Un tas ir ļoti liels, teikšu tādu lielu bagātību. Mums un es gribu novēlīt tik vienam, ja, kas skatāties un klausāties, izmantojiet šo iespēju. Neskatieties, cik daudz apmeklē. Neskatieties cilvēku šo skaitu. Ja, jo Bībelē rakstīts uzticīgais mazais ganāmu pulciņš. Ja. Dievs skatās uz mūsu sirdīm. Ja, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un pēdējo jautājumu, ko es tev gribu jautāt, noteikti tu savā dzīvē esi piedzīvojusi, ka Dievs dara lielas lietas. Noteikti. Noteikti esi piedzīvojusi. Varētu līdzdalīt savā dzīvē kā vienu gadījumu pēc īstas vai varbūt ilgas lūkšanas. Dievs ir devis atbildi. Viņš ir pagodinājies. Jā, ir pagodinājies un pēdējā laikā īpaši. Savā laikā, tad, kad es vēl nebiju ticīga, mūsu dzimtā ļoti daudz vīriešu aiziet bojā. Es sapratu, ka tas ir lāsts, un es esmu lūgus par to, un gan mans brālis, gan tētis aizgājis traģiski, gan arī brālēni, un vēl tur tālāk, jā, ir gājuši bojā. Tad es uzdevu Dievam pēc tam, kad es nācu pie Dieva, kāpēc. Un Dievs vienkārši atbildēs, es palicu par lāstu pie krusta. Tev vairs šī lāsta nav. Un tad, kad es gaidīju savu pastarīti, dēliņu, gaidīt bērnu, tad, kad tu jau esi ticīgs, tas ir pavisam kaut kas cits. Tu viņu ieliec jau tad, kad viņš jau ir zem tavas sirds, tu viņu ieliec Dieva rokās. Tu uztici Dievam viņu, tu atdod. Un tad, kad bērniņu tu nesā zem sirds, tad tas ir pavisam savādāk. Savādāk, ka tu esi staigā ar to kungu, tu pavisam savādāk attiecies pret šīm lietām, un tu pilnīgi atdod viņu Dievu rokās, tu uztici viņam viņu. Un jau manam pastarītim ir 16 gadi. Man visu laiku no pagātnes reizēm uzaug šī doma lāsts, ja, par vīriešiem. Manām meitām tagad ir vīri, un tā nesen kaut kad tepat rudenī, es stāvu istabā un es teicu, nē, Sātan, es tev neatdošu nevienu no maniem bērniem, nevienu no maniem vīriešu kārtas cilvēkiem, es nevienu tev neatdošu. Viss ir Dieva rokās. Un līdz ko es biju pieņēmu, es vienkārši pieņēmu sevī lēmumu, lūgt un tādā veidā cīnīties. Vienas meitas, jaunākās meitiņas vīrs, viņš bija jau atdevis savu dzīvi Dieva rokās, bet bija pagājis kaut kā nost un kaut kā nebija tā īsti dziļi. Pēkšņi vienā brīdī viņš sāk nākt uz draudzi, viņam atverās Dieva vārds, viņš tagad
tagad viņš, var teikt, dzied jaunu dziesmu. Ja? Viņš ir atvērs savu sirdi Dievam, un viņš pilnīgi savādāk sāk domāt un dziļāk. Viņš man es vairs negribu tur atpakaļ, es gribu tikai uz priekšu. Mans dēls nāca pie Dieva. Ja? Šodien viņš lūdz ar mani kopā, mēs lasām Dieva vārdu. Mazdēliņš, vakar man meita zvana un saka, parasti viņa darīja tā, viņam 5 gadiņi, viņam priekšā teica vārdus, viņš lūdza. Tagad viņš ir, mamma, tu nelūdz vairāk, es pats lūkšu. Un vakar meita bija nopirkus viņam Lego klucīši, viņš paldies Jēzus par Lego klucīšiem un lūdzu tētītis, lai būtu mājās. Jo par otrs notu mums ir ļoti jācīnās vēl, bet es stāvu droši, es zinu, un es esmu nomodā par savējiem. Es vienkārši redzu, kā Dievs darbojās. Tikai tad, kad tu pats pieņem lēmumu, nevis mētājies tur vai mētājies šur. Tu pieņem lēmumu, nē, Sātan, es tev viņus neatdošu. Un tu redz, kā notiek brīnumi vienā īsā brīdī. Un arī, ko es gribu varbūt novēlēt arī tiem, kas klausās, būt nomodā. Un Lūkas evaņģēlijā 12. nodaļā pāris panti no 35. līdz, protams, 40. bet es tik daudz nelasīšu. Lai jūsu gurni ir apjūsti un jūsu lāpas, lai deg, esiet līdzīgi ļaudīm, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam, lai tam tūdaļ varētu durvis atvērt, kad tas nāk un klauvē. Svētīgi tie kāvi, kurus kungs pārnākot atrod nomodā. Tiešām es jums saku, ka viņš apsējas priekšautos, apsēdinās, apstaigās visus un tiem kalpos. Un tā tālāk. Brīnišķīgi. Būt nomodā. Tātad būt nomodā par saviem, par citiem, vienalga, kāds tas cilvēks ir. Ja? Būt nomodā, dzīvot dzīvi priekš citiem. Tāpat kā tas kungs ir darījis. Ja? Aizmirstot sev, aizliedzot, lai viņš arvien vairāk darbojās manī, lai es eju mazumā, bet viņa darbi, viņa lietas iet augumā. Amen. Minot uz savus bērnus, jo mazbērnus noteikti esi rādījusi lielu piemēru tieši caur lūkšanu. Viņi redzējuši, ka tu to esi darījusi, un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mazi bērni jau no dzimšanas augot, viņi redz, ka vecāki, vecvecāki, radinieki šīs lietas tur ļoti dārgas, ka tas ir ļoti tiešām svarīgs, neatņemams lietas viņu ikdienā, ja? Un ja viņi to redz, viņos tas tiek ielikts kā stiprs pamats, pats svarīgākais, jā. Un tāpēc nepavēlt mums ir šis raidījums, cik svarīgi mums ir izmantot šo ieroci lūkšanu. Izmantot. Jo lūkšanas izmaina apstākļus, lūkšanas izmaina cilvēku dzīves, un tu to esi piedzīvojis, un es to esmu piedzīvojis, un operators to ir piedzīvojis, un daudzi no mums ir piedzīvojuši to, un es ticu, arī jūs to esat piedzīvojuši savā dzīvē, ka Dievs dara radikāls izmaiņas jūsu dzīvēs, pie jūsu piederīgiem, pie jūsu mīļajiem, varbūt pie kaimiņiem, cilvēkiem, kas jums ir apkārt, un varbūt arī pie tādiem, kas darījuši ļaunu, ja? Jo Dievvārdā rakstīts, lūdziet par ienaidniekiem, ja? Lūdziet par tiem, kas jūs kaitina, ja? Jēzus tur sacīs, un ne ar ļaunu iet un kaut kādā veidā atriepties, bet viņus svētījot, ja? Un atdodot Dievam, ja? Saistot tumsas spēkus, ja? Kādu sacīja, mums jāierāda ienaidniekam vieta. Amen. Kur ir tava vieta, ja? Man nāk atmiņā kāds stāsts, kā viena sieviete, viņa bija ļoti tāda randena ticībā, bet tad viņa piedzīvo lūkšanas spēku, un viņa ar visu sevi, pilnībā ar visu sevi pavēlēja Sātanam aiziet prom no viņas nama, jo ienaidnieks bija ielauzies tik dziļi,
viņas dzīvē, viņas laulībā, it visā, ka viņš gribēja viņus pilnībā noslaucīt. Jā. Mums ir jāierāda ienaidniekam vieta. Mums ir Dieva vārds, mums ir lūkšana, un Dievs mums to ir devis, lai mēs to izmantotu, mīļie. Paldies, māsa Nora, lai Dievs tevi svētītu, tavu namu, tavu ģimeni, un lai Dieva darbi notiek. Un turpinās. Un arī jūsu dzīvēs, mīļie brāļi, māsas, un lai Dievs jūs bagātīgi svētī, izmantosim šīs iespējas, jo lūkšanai ir spēks. Lūkšanai ir spēks. Atbalstiet Dievu darbu arī ar savām finansēm. Pēc kāda brīža ekrānā parādīsies mūsu ziedojuma konts. Jūs varat atbalstīt Dievu darbu. Paldies, ka jūs to esat darījuši. Paldies par lūkšanām, par aizlūkšanām. Lūdziet par Latviju, lūdziet par cilvēkiem. Un es ticu, ka ja mēs mobilizēsimies un darīsim šīs lietas, negaidot uz kādu citu, ja, mums cilvēki apkārt mainīsies, apstākļi mainīsies, mūsu ģimenes mainīsies, mēs paši mainīsimies, Svētais Gars mūs mainīs, ja, mūsu dzīves, un Dievs darīs savu darbu. Gribu informēt, ka 12. martā, tā ir sestdiena, Ogres kristīgajā draudzē vārdu spēks, Brīvības ielā 39, norisināsies lūkšana dievkalpojums Dzīvo Kristu. Ja jūs esat no Ogres, jūs esat laipni gaidīti šo dievkalpojumu. Ja jūs dzīvojat kādā citā pilsētā, jūs arī esat laipni gaidīti šo dievkalpojumu. Es ticu, ka Dievs spēku arī šajā dievkalpojumā mēs piedzīvosim, un ka Dievam ir savs plāns arī šajā pilsētā, šajā vietā, kur sanāks kopā ticīgie, lai pielūgtu Tēvu garā un patiesībā. Es aicinu ikvienu, un, kā jau sacīju, mums sestdien bija svētku dievkalpojums, kur bija ļoti daudz cilvēku no dažādām vietām, pilsētām, un no Rīgas, un citām pilsētām. Un šajā nedēļā mums tiks atklāta jaunā mājaslapa, www.lūkšana.lv, adrese tā ir tā pati, mums būs pilnīgi jauna mājaslapa, kur jūs arī varēsiet klausīties šos raidījumus, un kur būs daudz cita informācija. Tā kā, lai Dievs svētī, izmantojiet visas Dieva dotās iespējas. Amen. Un, ja tas kungs ļaus, tiksimies nākamajā reizē. Visu labu!